valsti. Ekonomikas ministrijas būvniecības politikas departamenta direktora Olga Feldmane ir atnākusi pie mums ciemos, un viņas prezentācijas nosaukums ir publiskajos būvdarbos obligāti iekļaujamie noteikumi. Tātad tie, kas ir sekojuši līdzi normatīvu aktu izmaiņām saistībā gan ar sadārdzinājumu, gan arī saistībā ar dažādām ārējām un iekšējām krīzēm, noteikti zina, ka ekonomikas ministrija ļoti aktīvi strādā pie būvniecības jomas regulējuma, būvniecības jomas skaidrojumiem. Un es domāju, ka šodien mums arī ir lieliski iespēja tieši tiešraidē dzirdēt Olgu kā šīs jomas galveno atbildīgo ierēdni. Tāpēc vārds, Olga, tev. Paldies. Labdien visiem. Man ir prieks, ka man ir šāda iespēja jūs uzrunāt un izstāstīt varbūt netik daudz par aktualitātēm, bet mēģināt vērst uzmanību uz tām problēmām, ar kurām mēs saskaramies ikdienā, un tās problēmas, kuras mēs pēc tam palīdzam jums risināt, un galvenais, ko es gribu tiešām mēģināt to izpratni radīt un izskaidrot, kāpēc valsts šobrīd ir iejaukusies vai mēģina iejaukties jūsu privātiesiskajās attiecībās. Un tad pirmais un svarīgākais ir tas, ka tā iespējams nepareiza doma vai nepareiz pieņēmums, ka valsts izdodot normatīvo regulējumu, kas regulē būvniecības procesu, būvniecības administratīvo procesu, no savas puses ir izdarījusi visu, un patiesībā līgumam nav tik būtiska nozīme, jo viss taču nosaka normatīvais regulējums. Un šeit ir tā problēmas sakne, vai tas ir šīs nepareiz pieņēmums, kas vēlāk atspēlējās jums arī projektos, un mēs redzam, ka reti kuru projektu var īstenot bez strīdiem. Ar strīdiem, es domāju, ne jau tādu strīdus, kur mēs aizējam līdz tiesai, bet tie strīdi rodas tieši dēļ tā, ka mēs paļaujamies, ka viss ir normatīvā regulējumā, un tad, kad mēs sastopam būvnieku būvlaukumā, un tad, kad sākās aktīvi būvdarbi, tad mēs saprotam, cik daudz patiesībā vēl ir palikušas neskaidrības. Un tas, ko es gribēju uzsvērt, atceramies, ka normatīvais regulējums nosaka tikai un vienīgi attiecības ar valsti un pret valsti. Ko valsts vēlas nodrošināt no sabiedrības kopējā labuma viedokļa, un valsts, nosakot būvniecības administratīvo procesu, tik daudz nedomā par jūsu savstarpējām attiecībām starp pasūtītāju un būvnieku, bet kā aizsargāt kopējās sabiedrības intereses. Un no tā arī rodas pārpratums. Tas, ko mēs redzam, ka bieži līgumi ir tādi, kas pasaka, uzbūvējam kaut ko atbilstoši projektam un atbilstoši normatīvam regulējumam, un ar to nepietiek, un to mēs redzam ikdienā. Un to mēs redzam ne tikai privātajiem, to mēs redzam arī publiskiem pasūtītājiem. Un tas, ko mēs redzam, ir patiesībā divas galējības. Pirmā galējība, kad līgumā nav gandrīz nekā, un otrā galējība ir, kad līgums ir pārpildīts ar ļoti precīziem noteikumiem, detalizētiem, sīkiem, bet kas rezultātā arī noved faktiski pie problēmām. Un šis ir iemesls, kāpēc valsts ir paskatījusies uz to, kā notiek, vai ekonomikas ministrija paskatījusies uz to, kas notiek gan struktūra fondu projektos, gan publiskajos iepirkumos, un pieņēma lēmumu nedaudz iejaukties šajās privātiesiskajās attiecībās. Un redzot to lielo nepieciešamību, ir pieņemti ministru kabineta noteikumi, kas nosaka obligāti jūsu savstarpējos līgumos iekļaujamo regulējumu vai iekļaujamos noteikumus. Skan sarežģīti, bet tā konstrukcija ir tāda, kad valsts ir pateikusi kaut kādu regulējuma kopu, no kuras jūs sākat tālāk rakstot savus līgumus. Un tur, kur valsts redz nepieciešamību palīdzēt un atbalstīt, ir tad publiskie iepirkumi. Tas attiecās gan uz publisko iepirkumu likumu, gan uz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu. Un tā valsts vēlme palīdzēt un atbalstīt šobrīd aprobežojās vai attiecās uz otrās un trešās grupas jauno būvniecību.
Runājot par to, vai man ir jāpiemēro, kā man ir jāpiemēro šie līgumi, uzreiz šeit pirmajā slaidā atslēgas aspekts vai svarīgs aspekts ir obligātā būvuzraudzība. Un tālāk es izskaidrošu, kāpēc tai obligātai būvuzraudzība ir tik liela loma. Tātad obligāti iekļaujamie noteikumi ir apkopoti vai ietverti attiecīgi ministru kabineta noteikumos, kas ministru kabineta ir pieņemti jau 2022. gada 5. jūlijā un noteikumu numuru 419 stājās spēkā pagājušā gada 12. jūlijā. Lai gan noteikumi stājās spēkā pagājušajā gadā, tie attiecās tikai un vienīgi uz tiem publiskiem iepirkumiem, kas ir izsludināti sākot ar 2023. gada 1. janvāri. Tas nozīmē, ka visos publiskajos būvdarbu iepirkumos līguma projektam, ko jūs likāt klāt iepirkumā, bija jāatbilst jau šiem noteikumiem. Un tas pārējais periods bija gandrīz pusgads, lai publiskais pasūtītājs varētu pārdomāt šos noteikumus, iepazīties, izanalizēt un attiecīgi pielāgot savus līgumus šiem noteikumiem. Un, kā es jau minēju, tad šie noteikumi veido tādu kopu, no kuras jūs tad, kā no sākuma posma sākat attīstīt arī savu līgumtiesisko regulējumu. Un tas svarīgākais, kad pārējie līguma noteikumi nevar nonākt pretrunā ar ministru kabineta noteikumos esošiem noteikumiem. Tas, ko mēs iekļāvam noteikumos, kā obligāti piemērojamo regulējumu, attiecās faktiski uz tādiem 3 lieliem blokiem. Pirmais bloks, un tie bloki ir izvēlēti ikdienā redzot problēmas, kas rodas būvlaukumos, strīdus, kas rodas būvlaukumos, un saprotot, kas ir tie biežākie iemesli, tad attiecīgi valsts ir izvēlējusies šos mēģināt novērst tos iespējamos strīdus, ieliekot tādu optimālu, jēgpilnu regulējumu. Un tas ir būvdarbu pieņemšanas nodošanas process. Būvdarbu pieņemšanas nodošanas process ir vissmagākais. Bieži mēs redzam, ka problēmas ir arī ar apmaksu, bet cēlonis problēma ar apmaksu ir tieši būvdarbu pieņemšanas un nodošanas procesam. Tad nākamais arī, ko mēs esam izvēlējušies regulēt, ir samaksas noteikumi un samaksas kārtība. Un nākamais ir līguma saistību pastiprināšana. Tas ir visas garantijas, līguma saistību izpildes garantijas, avansa garantijas, garantijas laika garantijas un vēl dažādas, ko jūs mēdzat izdomāt un pielikt līgumos. Un tad par katru varbūt detalizētāk tūlīt izstāstīšu, bet vēlreiz uzsvērot, ka jūsu līgumtiesiskās attiecības, jeb šo attiecības starp pasūtītāju un būvdarbu veicēju ir privāttiesiskās. Valsts nejaucās privāttiesiskajās attiecībās, un valsts paļaujās, ka jūs savas attiecības veidojat balstoties uz pušu gribas autonomijas principu, un jūs pēc saviem ieskatiem un pēc savām vajadzībām veidojot līguma noteikumus un saturu. Un šī valsts iejaukšanās, kas ir ar šiem MK noteikumiem ir notikusi, viņi ir attaisnojama. Mēs ceram, ka tas ir tāds pagaidu regulējums vai mēģinājums veidot labo praksi publiskajos iepirkumos, saprotot, ka šajā gadījumā tiek tērēta publiskā nauda, budžeta finansējums, Eiropas struktūra fonda līdzekļi, un tad valsts saskatīja nepieciešamību un tiesības attiecīgi to labo praksi nostiprināt un noteikti obligāti piemērojamo. Ko mēs esam izdarījuši ar šiem noteikumiem? Mēs mēģinājām izveidot, atslēgas vārds ir samērīgu regulējumu. Tas, ko mēs redzējām ikdienā, izskatot sūdzības, izskatot saņemtās vēstules ar jautājumiem par projektu īstenošanas aspektiem, par strīdiem, kas rodas pie projektu īstenošanas, mēs sapratām, kad
viena galība, kad ir pamaz pateikts, bet otrā galība ir tāda, kad mēs, pasūtītājs X vēloties aizsargāt savas intereses, tagad internetā ir paskatījies, 6, 7, 8 līgumus vai pakonsultējās ar juristiem un tad salika to aizsardzību, visu to līgumu, ir veidojis no tā, kad viņš tā 100% aizsargā savas intereses. Bet jāsaprot, ka tas arī nav efektīvi, jo otrā puse faktiski ir nesamērīgi neaizsargāta vai tai otrai pusē tiek uzlikts nesamērīgs sloks. Tas ir, piemēram, mēs skatījāmies samaksas noteikumi, kur samaksa par padarītiem būvdarbiem tiek veikti, piemēram, pēc 3 mēnešu laikā. Un būvlaukumā skaidrs, ka būvniekam ir jānodrošina finanšu plūsma, kas nozīmē, ja viņam kavējās samaksa par izpildītiem darbiem, viņam atkal nav iespēja norēķināties ar valsti, viņam nav iespēja norēķināties ar apakšuzņēmējiem, viņam nav iespēja norēķināties ar darbiniekiem. Lai finanšu līdzekļus dabūt, viņš ir spiests attiecīgi tos meklēt vai nu aizņēmoties, vai nu pārfinansējot no citiem līgumiem. Un jebkura finanšu līdzekļu aizņemšanās atkal veido finanšu slogu būvkomersantam. Kā rezultātā mēs nonākam pie tā, ka viņš piedāvās dārgāku cenu, jo viņam būs kaut kādā veidā jāspēj nofinansēt jūsu līgums. Tur arī rodas dārgākās cenas. Otras iespējas, ka vienkārši vienu brīdi viņš līguma izpildes pusē, viņš vairs nespēs pildīt līgumu, viņam nebūs iespēja iegādāties materiālus, viņš mēģinās ietaupīt, un tas novedīs atkal vai nu pie kvalitātes problēmām, vai nu pie termiņu kavējumiem, vai nu viņš vienkārši izbeidz pārtrauks līgumu vienpusējā kārtā, saprotot, ka viņš vairs nevar viņu izpildīt. Līdzīgi arī ar saistību nodrošinājumiem. Pie tiem es varbūt atgriezīšos, ka mēs runāsim par konkrētiem noteikumiem, ko valsts ir piedāvājusi. Bet tās samērīgums bija tāds tā kā atslēgas vārds, pie kā mēs palikām veidojot šo regulējumu. Mēs mēģinājām atrast tādu zelta vidusceļu starp pasūtītāju interešu aizsardzību, saprotot un analizējot visus instrumentus, kas ir pasūtītāja rīcībā, un būvkomersantu tādu labu, normālu biznesa vidi, kurā viņi var sniegt arī šo pakalpojumu. Protams, ir korupcijas riski, caurspīdīgs un efektīvs līgumtiesiskais regulējums mazina korupcijas riskus. Nākamais ļoti svarīgs faktors ir konkurence. Tajā brīdī, kad pasūtītājs X izvirza ļoti stingras prasības, un es piekrītu, šīs prasības ir vajadzīgas, lai aizsargātu jūsu intereses, jūs paprasat tādu gan garantijas, gan kvalifikāciju, ļoti sašaurinot to komersantu loku, kas spēj izpildīt šos noteikumus. Un tad rezultātā mums ir publiskajos iepirkumos, piemēram, ir tā konkurence būvdarbos, ir 1, 2, 3 maksimums uzņēmumi, kas piedalās. Un šāda konkurences sašaurināšana arī noved pie tā, ka cenas ir dārgākas, arī faktiski ir viens no tādiem, nevis tiešiem, bet netiešiem iemesliem arī iespējamām aizliegtām vienošanās, jo tajā brīdī, kad tas loks ir sašaurināts un citiem nemaz nav iespēja piedalīties, ir daudz vienkāršāk mēģināt vienoties par sadali. Un ļoti svarīgs aspekts, kad līguma tiesiskām attiecībām ir jābūt veidotam tā, lai mēs tiešām nodrošinām plašu konkurenci un iegūstam optimālākos piedāvājumus publiskajos iepirkumos. Un arī tas, ko es jau esmu pieminējusi, ir nesamērīgi noteikumi noved pie tā, ka kaut kādā brīdī mums ir risks, ka mēs šo līgumu nespējam izpildīt un mēs šo līgumu zaudējam. Šeit ir uzskaitīti visi trūkumi, kas ir iepriekš bija analizēti un konstatēti. Mēs analizējam konkrētas līgumus, līgumtiesiskās attiecības, un tad šie lielākie trūkumi arī bija par pamatu tam, kā mēs tālāk veidojam regulējumu. Vēl viens ļoti īs aspekts ir par to pašu detalizāciju, un tas, ko es pieminēju, atceraties, kad vai ņemiet vērā, kad
būvdarbi ir ārkārtīgi sarežģīts process. Un nav iespējams un nekad nebūs iespējams būvdarbus sākt un pabeigt tā, kā bija iepriekš paredzēts. Vienmēr būs kaut kādas situācijas, vai nu konkrēts būvizstrādājums nav pieejams, vai nu konkrēts apakšuzņēmējs nebūs pieejams, vai nu laika apstākļi. Jebkas var būt. Protams, mēs saprotam un ļoti ceram, ka vairs nebūs tik ārkārtējas apstākļi, kā bija Covid laikā un dēļ Krievijas militārā iebrukuma Ukrainā, bet vienalga būvlaukumā un izpildot būvdarbus radīsies jautājumi, radīsies nepieciešamība elastīgi pielāgoties jauniem apstākļiem. Līdz ar to būtu tiešām ļoti prātīgi jādomā, cik tehniski detalizēti mēs rakstam līguma noteikumus, jo atceramies, ka līguma grozījumi ir ļoti sarežģīts, komplicēts process. Un tajā brīdī, ka mēs nopakojam līgumu ar ļoti detalizētiem noteikumiem, mēs pēc tam paši sev iegriežam, un mums ir diezgan liels grūtības pielāgoties, ja pēkšņi rodas tāda nepieciešamība. Tātad, būvdarbu nodošanas kārtība. Vissvarīgākais aspekts, tas, ko es minēju, ir būvuzraugs. Mēs ļoti bieži norādam, ka ņemot vērā, ka būvdarbi ir ļoti komplicēts un sarežģīts process, mēs nesagaidām, ka pasūtītājs ir pietiekami kompetents, lai viņš spētu jēgpilni aizstāvēt savas intereses būvlaukumā un sarunās ar būvdarbu veicēju. Tieši tāpēc valsts ir paredzējusi obligātu būvuzraudzību. Būvuzraugs faktiski ir jūsu tā atslēgas persona, kas aizsargā jūsu intereses būvlaukumā, un tā kā mēs mēdzam teikt, viņš runā ar būvdarbu veicēju vienā valodā. Un tieši tāpēc būvuzraugs ir tas, kas novērtē būvdarbu atbilstību būvprojektam un normatīvu aktu prasībām. Un būvdarbu nodošana un pieņemšana ir veidota tādā veidā, ka mēs izslēdzam pasūtītāju no būvdarbu kvalitātes vērtēšanas. Saprotot, protams, ja būvuzraugs ir pasūtītāja algots darbinieks, tad skaidrs, ka viņš pauž tādu kopēju arī jūsu viedokli. Bet ja būvuzraudzība ir arī neatkarīga, tas svarīgākais, kad būvdarbu kvalitāti, būvdarbu apjomus un atbilstību gan projektam, gan līgumam novērtē būvuzraugs. Lai nav gadījumi, kad būvuzraugs pieņem būvdarbus kā kvalitatīvus, bet pasūtītājs izvirza pretenzijas un faktiski bez pamatojuma un bez iedziļināšanās un spējas novērtēt. Tas, ko mēs esam redzējuši, būvuzraugs pieņem būvdarbus, piemēram, tur ēkas atjaunošana, pasūtītājs atnāk un saka, nē, te ir plaisas, mēs nepieņemam šos būvdarbus. Bet no būvdarbu tehnoloģijas, no atjaunošanas procesa, no visiem apstākļiem ir jāsaprot, ka tādas plaisas būs pie jebkāda iznākumu un nevar tās plaisas novērst, jo ēka ir veca un mēs esam veikuši tikai atjaunošanu un nevis pārbūvējam to ēku. Un, lai izvairītos no tiem nevajadzīgiem strīdiem, attiecīgi būvuzraugs ir tas, kas šobrīd novērtē būvdarbu kvalitāti un pieņem būvdarbus. Pasūtītājs novērtē tikai līgumtiesību izpildes aspektus, bet nejaucās pašā kvalitātes novērtējumā. Un tālāk, ja ir strīds, tad, ja mēs saprotam, ka būvuzraugs nepieņem, būvdarbu vadītājs vai būvnieks pasaka, nē, mēs uzskatām, ka viss ir pareizi, tad mēs nemēģinam turpināt runāt savstarpēji un meklēt risinājumu. Mēs uzreiz paņemam būves ekspertu, veicam būves ekspertīzi, un ekspertīzes rezultāts ir tas, kas izšķir strīdu. Un pat ja pasūtītājiem nepatīk ekspertīzes slēdziens, pasūtītājiem vienalga ir pienākums pieņemt darbus un apmaksāt darbus. Un tālāk var izsināt strīdu civiltiesiskajās attiecībās. Bet tāds būves eksperts ir tas, kas faktiski dod to zaļo gaismu, vai mēs šos būvdarbus pieņemam vai nepieņemam. Un tad attiecīgi tās divas pakāpītes ir, būvdarbi ir izpildīti, pirmais atnāk būvuzraugs. Ja būvuzraugs pieņem, tad mēs pieņemam būvdarbus. Ja būvuzraugs nepieņem, būvdarbu vadītājs nepiekrīt, tad nākamais solis uzreiz ir būves ekspertīze, un attiecīgi tad būves eksperts dod to zaļo gaismu pieņemt vai nepieņemt. Un noteikumos ir noteikti arī termiņi.
kādos termiņos mēs pieņemam šos būvdarbus. Ņemot vērā, ka būvuzraugam ir jābūt būvlaukumā principā regulāri, tad līdz ar to tas laiks, ka mēs pasakam, ka mēs būvdarbus pieņemam 2 mēnešus vai 3 mēnešus, nav objektīvs un faktiski viņš tiešām nav samērīgs pret būvdarbu veicēju. Un vienlaicīgi ir galvenam būvdarbu veicējam ir uzlikts arī pienākums arī tos pašus principus iztenot pret saviem apakšuzņēmējiem. Norēķinu kārtība. Norēķinu kārtība ir pirmkārt tiesības saņemt avansu, bet tas droši vien, ka ir tāds mazāk svarīgs, jo to jūs paši varat praktizēt jau šobrīd, tur mēs tik daudz nejaucamies. Bet tālāk ir optimāla norēķinu sistēma un norēķinu termiņi. Tad, ja jūs būvdarbus esat pieņēmuši, tad jūs viņus apmaksājat 10 darba dienu laikā. Jo tajā brīdī, kad būvdarbi pieņemti, mums vairs nav nepieciešams strīdēties par būvdarbu kvalitāti, mēs visu esam pieņēmuši, un tālāk ir tikai rēķinu apmaksa, kas jau ir tāds gramatvediskais process, tur vairs nevar būt nekādi iebildumi vai cita veida strīdi. Un tāpēc tas ir 10 darba dienas. Atkal ģenerāla uzņēmējiem pretīm ir ielikts pienākums laicīgi norēķināties ar apakšu uzņēmējiem, un šīs ir diezgan svarīgs aspekts, kas parādās, lai arī apakšu uzņēmēji varētu kvalitatīvi un kompetenti pildīt savus pienākumus, un lai viņiem nerastos vēlme, ja viņiem netiek samaksāts laicīgi, tāpat meklēt kaut kādus risinājumus, kā ietaupīt, kur meklēt naudu, lai izpildītu savus pienākumus. Un vēl viens aspekts ir līgumcenas indeksācijas noteikumi. Šīs aspekts ir papildināts un ielikts tādā Krievijas militārās agresijas Ukrainā ietekmē, kur mēs sapratām, ka ārkārtas situācija, kas bija izveidojusies, faktiski izsita no sliedēm ļoti daudz projektus. Un ļoti daudz projekti, kurās nebija paredzētas iespējas indeksēt līguma cenu, faktiski saskarās ar problēmu, kad būvnieks pasaka, es vairs par šo naudu nevaru izpildīt, man ir izdevīgāk samaksāt līguma sodu un noiet nost no savu saistību izpildus, un atkal pretīm ir pasūtītājs, kas faktiski saprot šo situāciju un varbūt būtu gatavs arī kompensēt sadārdzinājumu, taču šāda iespēja viņam nav. Līdz ar to mēs arī papildinājām noteikumus ar pienākumu noteikt vai ietvert līgumcenas indeksāciju. Līgumcenas indeksācijas noteikumi kā tādi, tvērums un saturs noteikumos nav. Jums ir tiesības pašiem to saturu izvēlēties, vai jūs izvēlaties regulāru indeksāciju, vai jūs izvēlaties tikai pārskatīt cenu pie kaut kādiem īpašiem notikumiem vai apstākļiem, vai jūs vispār uzreiz atsakaties un pasakat, ka indeksācija nebūs, bet ir jāatrunā, lai abām pusēm ir skaidrība un lai vēlāk neveidotos pārpratumi. Un pēdējā tāda liela sadaļa ir līgumsaistību nodrošinājums. No vienas puses es saprotu pasūtītājus, kas vēlas sevi aizsargāt un attiecīgi visu līgumu piepilda ar ļoti stingriem noteikumiem par līgumsodiem un par līgumsaistību izpildes garantijām. Tas ir skaidrs. Bet ir jāsaprot, ka katrs noteikums rezultējās līgumcenas sadārdzinājumā vai finanšu slogā uzņēmējiem, būvkomersantam. Un paprasot pārlieku garantijas, mēs pirmkārt atkal ierobežojam konkurenci. Piemēram, bija viens brīdis, kad pie mums ekonomikas ministrija vērsās arī bankas un apdrošinātāji, kas bija pateikuši, ka šobrīd ļoti maz uzņēmumi, kas vispār var dabūt garantijas vai apdrošināšanu, ka viņi jau ir nopakoti 10 gadus uz priekšu ar tām pārmērīgām garantijām iepriekšējos līgumos, un viņi vienkārši fiziski nevar dabūt. Ja viņi fiziski nevar dabūt, tas nozīmē, ka atkal jums tā konkurence zūd vai arī ļoti strauji sāk pieaugt arī līguma cenas, jo kaut kur tā nauda viņiem ir jāatrod. Un līdzīgi arī ar līguma sodu. Uzņēmējs, kas redz līguma sodu uz katra soļa, viņš mēģinās kaut kā, vai viņš nestartēs tādos iepirkumos, vai šis līguma sods jums faktiski vēlāk neko arī nedos, jo viņš vienkārši nebūs samaksājums. Un ministrijas noteikumos mēs attiecīgi šos aspektus esam atrunājuši, un mēs esam sadalījuši tos līgumsodus. Viens ir atbilstoši civila likumam, kas ir
par līguma saistību neizpildīšanu laikā. Tur mēs nejaucamies, tur ir par termiņu kavējumiem un par tādām lietām turpina darboties civil likuma regulējums, taču visus pārējos līguma sodus mēs esam ierobežojuši ar 10% no līguma summas. Jo līguma sodam ir jābūt kā tādam atturošam, lai pārkāpumus neveiktu, bet lai nepieļautu pārkāpumus, bet viņš nav tāds instruments, kā vienkārši iegūt naudu. Un tie 10% no visas lielas līguma summas ir tās kopējais apjoms, ar kuru jūs kā pasūtītāji varat operēt. Bet tas nenozīmē, ka tas līguma saistības nav jāizpilda. Tas nozīmē, ka līguma saistības joprojām ir jāizpilda, un 10% ir tas, kas vai nu attur no pārkāpuma, vai nu dod jums mierinājumu pārkāpuma izdarīšanas sakarā. Un tālāk ir līguma saistība izpildes garantijas. Mēs ļoti bieži esam redzējuši 100% garantiju līguma saistībām, vai tur 50%, un tad vēl papildus ir avansa garantija, un tad ir līguma saistība izpildes garantija, un tad ir vēl garantija. Atkal katra garantija maksā diezgan daudz, un mēs redzam, ka tālāk tas ļoti reti, ka tiek izmantots un kad tas tiek dabā iedzīvināts. Un tas, pie kā mēs esam nonākuši, ir, mēs uzskaitam visas iespējamās garantijas, kas var būt šobrīd un kas var darboties. Un tas, ko mēs pasakam, ka garantijas veidu izvēlās galvenais būvdarba veicējs. No visa klāsta, kas ir, viņš pats var pateikt, jo tas garantijas ir līdzvērtīgas. Tas varētu būt kā ieturējums, tas varētu būt kā apdrošināšana bez nosacījuma, tas varētu būt kā bez nosacījuma garantija, bet svarīgākais, ka šo izvēlās pats galvenais būvdarbu veicējs tajā brīdī, kad jūs noslēdzat līgumu. Jo var būt gadījumi, ka viņš nevar dabūt bankas garantiju, bet var dabūt apdrošināšanu, un varbūt viņš nevar dabūt ne vienu, ne otru, bet viņš var un ir gatavs parakstīties, ka viņam ir ieturējums, piemēram, no katra maksājuma rēķina. Ieturējums ir 10%, kas viņam tiek samaksāts tikai līguma saistību izpildes beigās, un šīs instruments viņam ir absolūti piemērots, bet ņemot vērā, ka jūs to paši nepiedāvājat, tad viņš attiecīgi arī nevar startēt. Tāpēc līgumā ir jāparedz pilnīgi viss, un pats būvdarba veicējs var izvēlēties, kādā veidā vai kā viņš nodrošinās jums to interešu aizsardzību. Un vēl svarīgākais ierobežojums ir garantijas apmēru. Mēs ierobežojam, protams, ir avansa garantija, tā paliek avansa lielumā. Līguma saistība izpildes garantija ir 10%, un garantijas laika garantija ir 5%, ar tiesībām samazināt garantijas apmēru līdz 2%, sākot no 3. garantijas gada. Tātad, attiecīgi, iesniedzot vai noslēdzot līgumu, jums ir tiesības saņemt šo garantiju 10% apmērā no līguma summas, kas arī paliek spēkā visu laiku. Un tad līguma saistības jeb šo ēku nododot eksploatācijā, pirms pēdējā maksājuma jums arī tiek iesniegta garantijas laika garantija, kas ir 5%. Ja 2 gadu laikā nav konstatēti defekti, nav konstatētas problēmas, tad no tāda vispār pieņemtās prakses mēs varam pieņemt, kad arī turpmāk tās problēmas nerādīsies. Jo visām lielām problēmām ir jāparādās pirmajos 2 gados, vai vismaz būs indikācijas uz šīm problēmām. Bet ja 2 gadu laikā viss ir bijis kārtībā, nav bijušas problēmas, jūs neredzat kaut kāds kvalitātes trūkumus, nekas cits neizlien, tad attiecīgi nav pamata turēt to 5% garantiju, un tad mēs viņu samazinām līdz 2%. Tas īsumā ir viss. Ja man ir vēl minūte? Jā. Ir vēl minūte. Tad es varu, cik man ir minūtes, lai es zinu? 5. Labi. Tad ir tas, kas nav ietvers prezentācija, bet kur es aicinu jūs ieskatīties. Sabiedrības līdzdalību jau ir izgājuši grozījumi šiem noteikumiem. Tas neatiecās tik daudz uz šo noteikumu saturu, cik mēs esam sapratuši, ka ir nepieciešams papildināt
vēl ar dažām lietām. Un, pirmā lieta ir apvienotie projektēšanas un būvdarbu iepirkumi. Šobrīd vienīgais regulējums, kas ir šajos noteikumos, ir pateikts, ka šie noteikumi ir piemērojami arī apvienotajos projektēšanas un būvdarbu iepirkumos, bet tikai būvdarbu daļai. Un tas rādīja tādus pārpratumus attiecībā uz gan saistību nodrošinājumiem, bet kā pareizi to darīt. Un tad noteikumos attiecīgi mēs atrunāsim jaunajos grozījumos. Mēs vēlamies tad iekļaut papildus regulējumu, papildus skaidrojumu attiecību uz apvienotiem būvdarbu un projektēšanas noteikumiem. Un tad ir vēl aspekts, ir avans arī, avans maksājumi, avansa garantijas. Un grozījumi ir tapuši arī sadarbībā ar finanšu nozares pārstāvjiem, lai piedāvātu to regulējumu vai uzlabotu un pilnveidotu jau šobrīd noteikumos esošo regulējumu. Varbūt es aicinātu tad attiecīgi iepazīties un jau ņemt vērā, jo jums nav tiesības atkāpties no šiem noteikumiem, bet jums ir tiesības viņus jau pilnveidot jau šobrīd, jau esošajā procesā un pielāgot savām vajadzībām. Un noslēgumā tas, ko es gribētu aicināt, it īpaši tos, kas varbūt ir viena daļa no jums, kas slēdz varbūt vai nav tādi īpašuma attīstītāji, kam tas nav pamatdarbības veids, un jums tie līgumi nāk kā tādi individuāli gadījumi reti. Un otrs ir profesionālie attīstītāji, bet vienalga es tiešām abām pusēm gribu vēlreiz uzsvērt. Normatīvais regulējums ir tikai un vienīgi valsts noteiktās minimālās garantijas sabiedrības interešu aizsardzībai. Kā jūs dzīvosiet turpmāko gadu, 2 gadus, kā jūs runāsiet ar būvnieku, ko jūs no viņa sagaidat, kā jūs gribat organizēt šo procesu, tas jums ir jāpārdomā un jāieliek līgumā. Ja tās nav ielikts, tad normatīvais regulējums jums nelīdzēs. Īpaši, ja jums jau ir bijusi iepriekš pieredze īstenojot kādu būvdarbu projektu, tad es aicinu ļoti rūpīgi šo pieredzi vēlreiz atcerēties, vēlreiz izanalizēt un padomāt, vai tajā gadījumā jums nebija kaut kur piefiksēts, ka nākamajā līgumā būtu šīs jāatrunā. Jo visa jūsu pieredze no tiem iepriekšējiem līgumiem un līguma izpildes var ļoti labi noderēt, uzlabojot līguma regulējumu. Un vēlreiz līgums nav ķeksīts, kā daudzi uzskata, ka tas ir, prasa, tad noslēgsim kaut ko. Tas ir tiešām ārkārtīgi efektīvs instruments projektu iztenošanā. Būvnieks nezinās jūsu saistības pret, piemēram, projektu, pret Eiropas Savienību, pret CFLA. Būvnieks to vienkārši nezina. Protams, mēs varam paļauties vai domāt, ka būvnieks ir izlasījis programmas noteikumus, ir izlasījis iztenošanas noteikumus un visu ievēros. Bet tas, tā ir tāda utopija. Un būvniekam nevis interesanti, bet būvnieka pamatpienākums ir būvēt droši, zināt tehnoloģiju, zināt izstrādājumus, un viņš zina normatīvo regulējumu. Bet viņš nezina jūsu vajadzības, un viņš nezina, kāda ir jūsu turpmākā saistība ar projektu iztenošanu. Līdz ar to lūdzu pievērsiet ļoti rūpīgu uzmanību līgumtiesiskām attiecībām, lai nav tā, kad mēs pēc tam mēģinam vēl glābt situāciju un mēģinam kaut kā rast risinājumu starp abām pusēm, kas strīdam, kas rodas tikai tāpēc, kad līgumā mēs kaut ko neesam atrunājuši un būvnieks ir paļāvies, ka pietiek pilnībā ar viena veida atskaitēm, bet izrādās jums vajag pilnīgi citā griezumā tās atskaites vai citus papildus dokumentus iesniegt. Ja būvnieks to zina iepriekš, viņš visu var sarūpēt. Ja viņš to nezina, tad beigās viņam paprasot ir diezgan liela varbūtība, ka jūs šos dokumentus nedabūsiet, vai nedabūsiet tādā izskatā, kādā jums viņi ir vajadzīgi, vai kā jūs paši esat iedomājušies, un tas arī veido to strīdus. Tā kā veidojot līgumus, lūdzu, esam ļoti uzmanīgi, rūpīgi, un varbūt nepaļaujamies tikai uz savām zināšanām, bet iesaistam kompetentus cilvēkus. Tieši tāpēc mēs vēl grozījumus būvniecības likumā esam ieviesuši inženieru konsultanta lomu,
es jau redzu, ka tūlīt jums arī stāstīs par FIDIC līguma noteikumu un inženieru konsultantiem un inženieru konsultantu lomu. Un inženieru konsultants ir tās, kas var palīdzēt jums būtiski samazināt visus riskus būvdarbu līguma izpildes laikā. Viss no manas puses, viss. Paldies! Paldies, Olga. Es tev tik viegli nelaidīšu prom. Labi. Es varbūt tāds vispārīgs komentārs un zinot tavu pieredzi, strādājot ar būvniecības jautājumiem, skaidrs, ka tikdienā saskaries arī ar diezgan daudz virkni dažādiem jautājumiem. Arī mēs saskaramies ar to, ka mēs tā kā tiekam caur konsultējumus, pirms ievilkt dažādās diskusijās ar būvnieku, starp finansējumu saņēmējiem. Skaidrs, ka būvniekam nav jāzina šīs nianses, kas attiecas uz fondu finansējumu, taču bieži vienmēr tā kā CFLA tiek aicināts, ka tāds tiesnesis, tāds soģis izlemt strīdu. Un tas jautājums varbūt tāds specifiskāks ir par tām vadlīnijām, kuras mēs pagājušajā gadā atliekšu lietot vārdu mēs, jo mēs arī sniedzām kā CFLA viedokli par šo dokumentu. Vai ir arī doma kaut kā mainīt un precizēt, vai arī skaidrot vadlīnijas, jo skaidrs izstāstīja par MK noteikumu, izstāstīja par šo praksi, par šo ceļu, kādā veidā šos līgumus formēt un grozīt un īstenot. Varbūt ir kaut kas, ko tu vēl pie indeksācijas vadlīnijām vēlēs piebilst šodien sarunā? Protams, ka tā liela aktualitāte bija indeksācijai pagājušajā gadā saistībā ar milzīgu inflāciju. Šogad mēs jau redzam, ka tā interese ir daudz mazāka. Un mēs skatīsimies. Es nevaru tev pateikt, vai mēs grozīsim vadlīnijas vai nē, jo toreiz vadlīnijas tika izstrādātas ļoti rūpīgi gan sadārdzinājuma kompensēšanai, kas atkal ir viens stāsts, mums nav indeksācija, mums ir sadārdzinājums, un šī ir ārkārtas situācija, ko mēs risinām, gan arī mēs uzreiz izstrādājam arī pašai indeksācijai. Šajā indeksācijā mēs esam diezgan ierobežoti ar tiem datiem, kas šobrīd ir publiski pieejami Centrālās statistikas pārvaldē. Un attiecīgi tādas lielas variācijas iespējas mums nav, jo, protams, kad lielākā daļa pasaulē pie indeksācijas arī praktizē, tiek izmantoti indeksi, sadārdzinājumi vai inflācijas koeficienti, inflācijas indeksi, kas ir publiski pieejami statistikas datos, un to mēs izmantojam. Jo procesi, kur mēs iesaistam, piemēram, vēl, protams, biržas cenas, attiecībā tur uz būvu izstrādājumiem var izmantot arī biržas cenas, bet attiecībā uz darba spēku, attiecībā uz iekārtām mehānismiem, tie ir tomēr tie statistikas radītāji, kas tiek izmantoti. Un droši vien, ka tāda tamētā izmantošana katru gadu pārreikinot, nebūtu samērīga. Bet kā izņēmums tas arī ir paredzēts. Līdz ar to droši vien, ka kādu laiku mēs skatāmies. Vienīgais, kur mums vairāk prasa, vai jūs nevarat šos indeksācijas noteikumus, kas ir vadlīnijās, pārlikt uz MK noteikumiem, lai viņi būtu obligāti piemērojami. Bet mūsuprāt, tā būtu pārlieku iejaukšanās civiltieskajās attiecībās. Jo kā nosaka līguma cenu, tā gan ir pasūtītāja absolūtā kompetence, izējot no tā, kādas viņam ir iespējas dabūt finanšu resursus un kā viņš to dara. Un es vienmēr esmu uzsvērusi, ka ja pašvaldība izvēlās neparedzēt indeksāciju, tās ir, vai jebkurš pasūtītājs izvēlās neparedzēt indeksāciju, tās ir viņa tiesības. Tas nozīmē, ka viņš jau sākumā plāno, ka cena būs tāda, kurā jau ir ierēķinātas iespējamās inflācijas. Un viņam tas dod garantiju. Viņš zina, cik viņam ir budžeta nauda, un viņš zina, cik viņš var iztērēt šim pasākumam. Indeksācija, protams, palīdz elastīgi pielāgoties, bet vienlaicīgi tā arī padara pasūtītāju to līguma cenu par nezināmu, jo viņi var pieaugt pa 5%, var pa 2%, var pa 10%, var pa 25%. Un tas jautājums, pārmetot to visu arī uz pasūtītāju, arī nav samērīgi. Līdz ar to mēs paliekam pie šīm vadlīnijām, un tā ir katra pasūtītāja izšķiršanās, cik daudz viņš sevi grib pasargāt, un vai viņš grib zināt lielu cenu sākumā, kurā būs ievērtēti visi riski, vai viņš ies uz tādu objektīvu sadārdzinājumu kompensēšanu, kas radīsies līguma izpildes laikā. Pie līgumiem, kas ir gads, 2, tas nav tik aktuāli, bet pie līgumiem, kur mēs zinām, ir milzīgi projekti 5, 6 gadi, es tiešām aicinu, gan indeksāciju pārdomāt,
un vienoties, pie kādiem nosacījumiem līgums var tikt grozīts. Jo tas būtiski atvieglos pēc tam risinājumu meklējumu. Super. Ienāca faktiski pirms kādu laiku, un es diemžēl tikai tagad pamanīju, Gatis vaicā. Es pieņemu, varbūt ne gluži tev, bet ņemot vērā, ka tu man esi trāpījusies uz sarunu par būvniecību, jautājums faktiski par pieprasījumu garantiju. Es nezinu, cik tas jautājums ir par piemērošanu vai par regulēm, bet tomēr mēģināšu trāpīt tavā atbildības jomā. Olga, vai valsts nodrošinās, ka apdrošināšanas kompānijas bez nosacījuma izmaksās pirmā pieprasījuma garantijas? Šobrīd reti, kurš apdrošinātājs izmaksā. Līdz ar to man jautājums ir, tas ir vairāk stāsts par regulējumu, ko ieliek iekšā pasūtītais līgumā, vai tas ir stāsts par praksi, kā ar apdrošinātājiem strādāt? Tas ir stāsts patiesībā pasūtītājiem pārliecināties, tad, kad atnes bez nosacījuma pirmā pieprasījuma garantiju vai apdrošināšanu, rūpīgi izlasīt tos noteikumus, kas tur ir lejā ar maziem burtiņiem, ir rakstīts, uz ko tas neatiecās vai kāds ir tas process. Tad, kad mēs runājam ar apdrošinātāju asociāciju, protams, ka viņi apgalvo, ka beznosacījuma apdrošināšana ir beznosacījuma apdrošināšana un ka tā ir absolūti līdzvērtīga bankas garantijai. Bet skaidrs, ka var būt kaut kas pierakstīts apakšā, un līdz ar to, ja pasūtītais ir prasījis beznosacījuma garantiju, tad būtu vēlams iepazīties, lai netiek atnests kaut kas ar nosacījumiem un paļauties, ka būvnieks kaut ko iedod, tas droši vien, kad nebūtu pareizi šajā gadījumā, būtu rūpīgi jāpaskatās. Jo apdrošinātājiem aiziet un paprasa apdrošināšanu. Viņš piedāvā no savas puses to piedāvājumu. Viņš jau tālāk arī nezina, kādas bija pasūtītāja prasības. Ko viņš var būvniekam iedot, to viņš arī iedod. Un tā ir būvnieka atbildība saprast. Bet šobrīd tās problēmas, es arī ceru, ka tas problēmas mazināsies. Šobrīd tās problēmas ir tīri tam dēļ, kad būvnieki ir izsmēluši visas savas rezerves un ir tik daudz par tik lielu apjomu šīs apdrošināšanas jau ir izsniegtas, ka nākamais apdrošinātājs mēģina savu risku mazināt un mazināt. Un jāsāks darboties pilnvērtīgi šie noteikumi, tad tas kopējais apjoms sāks mazināties un attiecīgi būs daudz vienkāršāk dabūt tiešām beznosacījuma garantijas, kas tiek izmaksātas pie pirmā pieprasījuma. Ok, skaidrs. Tad izlasam, kas ir rakstīts ar mazajiem burtiem polisē, jeb dokumentā, un arī man ir bijusi tāda pieredze, ka ir uzmanīgi jālasa tas dokuments, un pēc tam tu izrādās patiesībā. Es secinu, pie kādiem nosacījumiem tas neatiecās, un tu uzreiz kļūst, kā saka, daudz zinošāks. Un arī vērts paprasīt, nevis vienkārši atnes apdrošināšanu, bet ļoti precīzi uzskaitīt būvniekam līgumā jau kādu apdrošināšanu mēs vēlamies. Tas arī palīdzēs atrisināt tos strīdus nākotnē. Nu ko, laižam tev mājās, uz darbu. Paldies! Paldies!